Jā, vajag forši, vajag labi apstākļi, lūdzu ūdens, labs vējš, saules spīd. Būsi tā kā priecīgāka pamēģinot un varbūt tās izgāžoties vai kļūdoties nekā, ja tu nepamēģināsi un nekad dzīvē tā arī neuzzināsi. Tev visu laiku tas jautājums būs tavā galvā, būs tavā prātā. Sveiki! Šodien mēs atrodamies Engurē pie Vējā kitesurfošanas skolas, kur mēs intervēsim Latvijas kitesurfošanas un kitefoil eksperti Aiju Ambrasu. Kiteboard skola radās 2016. gadā. Sākumā tā bija bērnu un jauniešu skolas, uznāca Covid, un tad tā bērnu skola nedaudz pajuka, tāpēc, ka nedrīkstēja trenēties. Un arī nedrīkstēja vest visu vienā mašīnā. Un tad es nolēmu, ka es vairāk sākšu uz pieaugušiem koncentrēties. 20. gadā uzrakstīju Eiropas projektu un izveidoju savējo vietu pie jūras. Manējais sapnis, mans mērķis, ko es gribēju izdarīt. Tā, bet mēs esam vienīgā starptautiski certificētā skola Latvijā. Mēs mācām atbilstoši visiem drošības standartiem, ievērojot drošības noteikumus. Jā, esam apmācījuši vairāk kā 300 studentus gan no Latvijas, gan no visas pasaules, kas pie mums atbrauc reizēm. Bet mācām mēs ne tikai šeit, mēs braucam arī pa visu piekrasti atkarībā no vēja virziena un stipruma. Mēs izvēlamies vietu, kur mēs kaitosim. Cik jums apmēram trenējās cilvēku? Katru gadu tas cilvēku skaits mainās. Pašlaik man liekas, ka šo sezonu mums ir ap 30 cilvēkiem šobrīd apmācību procesā. Jā, un mums ir arī viss nepieciešamais inventārs. Mēs ir gan puķi, gan dēļi, gan hidrotārpi, vestes, ķiveres. Varam vairākiem cilvēkiem iemācīt vienlaicīgi arī kaitot. Bet tas ir tik forši saulētā kaitošana. Tas ir krūti, jā. Sajūtas ir nereāls. Tas ir tā kā pilnīgi katram, man liekas, tas ir jāpiedzīvo. Rudenī ir vieglāk pamosties, saulēk jau nav vairs tik agri. Tas skaistākais ir tieši pirms tā saulēk 6. Kad viss pamala ir saskaņas tās krāsas, ļoti iespējami un skaisti. Es tev gribētu apsveikt ar savu to pēdējo pasaules čempionātu, kur tu iegauji, cik es saprotu, 1. vietu. Kāds bija šīs sacensības un kas bija tev visgrūtākais? Paldies! Sacensības bija, kā lai pasaka, ļoti foršas, pēc ka mums katru dienu bija vējš. Es arī biju diezgan atbrīvojusies no kaut kādas iepriekšējās tā olimpiskā sapņa, jo man neizdevās, tas man bija pamats sapnis, līdz ar to es jutos krietni vien brīvāk sacensību laikā, un varbūt arī tāpēc arī sanāca uzvarēt sacensībās. Kas bija visgrūtākais, nebija nekas tāds ļoti grūts, jo viss īstenībā ļoti labi sanāca. Tā bija tāda pirmā reize, kad es tiešām, tā teikt, pilnā apjomā izbaudīju visu to, kas tur uz tā ūdens notika. Iepriekš bija viss kaut kādi tur sarežģīti apstākļi, kaut kas saplīs inventāram, kaut kas tur, nezinu, kaut kādi protesti, vēl kaut kas. Bet šī bija tāda tiešām pirmā reize, kad viss gāja tā kā pēc plāna. Mēģināju atlasīties olimpiskajām sacensībām iepriekš. Kā vispār tev aizsākās šī doma par olimpiskajām spēlēm? Un cik es saprotu, diezgan nesen vispār es sākus ar to foilu braukt, vai ne? Jā. Konkrēti tajā disciplīnā es sāku tikai 2 gadus atpakaļ, bet tā ar kiteboardu es nodarbojos jau kopš 2008. gada. Man visu laiku ir bijusi sajūta, ka tas sporta veids būs olimpiādē. Un 2016. gadā, kad es izveidoju savu skolu, es ļoti cerēju, ka būs kiteboards, viņš vēl nebija iekļauts tajā brīdī olimpiādē, kad es varētu kā treneris piedalīties, jo man likās, ka es varētu būt par vecu kādai sportistas karjerai. Un tad kaut kā visu laiku apkārt tā tēma regulāri tika pacelta. Un tad 17. gadā es Red Bull Ragnarokā piedalījos un arī uzvarēju. Un visu laiku kāds man apkārt kaut ko teica, ai, tev vajag uz olimpiādu mēģināt tikt. Un tad sākumā apstiprināja, ka disciplīna būs vīrietis kopā ar sievieti. Līdz ar to vajadzēja 2 dalībniekus no Latvijas. Tas bija kā komanda.
Un tajā brīdī es īsti neredzēju, kas vēl varētu no Latvijas, un tad es to tā kā sapnīt atliku malā. Bet tad 2022. Gada pavasarī atcēla to, ka tā būs kā komanda un atļāva, ka būs atsevišķi sievietes un vīrieši. Nebūs tā kā stafete. Un tad kaut kā visādi dzīves pavērsieni. Un tad 2022. Gada augusta beigās es uzzināju, ka ir pēdējais brīdis, ja es gribu lekt iekšā tajā vilcienā. Kā man teica Ika, kas ir kiteboarda asociācijas prezidents, viņš teica, it's not too late, it's almost too late. Dzīvojam vienreiz, ir pusotras gads laika, un ka es gribu mēģināt. Kāds tev bija ceļš, lai vispār atlasītos Olimpiskajām spēlēm? Es zinu, ka tu trenējies Tarifā, tev bija tavs crowdfunding. Nu jā, sanāca tā, ka es sacensību laikās uzrunāju vairākus trenerus, kas gribētu pirmajās sacensībās, kurās es aizbraucu, man pat īsti nebija inventārs. Es aizbraucu ar tukšām somām un ar iekrāvumiem, un es visu pirku sacensībās uz vietas. Es principā uz starta līnijas sāku, vai skaitot pratu jau ar foilu, es pratu braucu, bet tieši ar to inventāru es nepratu. Tas bija tā kā pats grūtākais vispār iemācīties no jauna, jo tā disciplīna viņa ļoti atšķirās no kiteboarda. Tā drīzāk ir tāda ātruma burāšana nekā kiteboards. Un tad sacensību laikā es iepazinos ar vienu treneri, kas bija gatavs mani tā kā pieskatīt un man palīdzēt šajā ceļā. Bet tas, kas ir forši, kad tas sporta veids, viņš pirmo reizi ir iekļauts olimpiādē, līdz ar to visi ir ļoti atvērti un palīdz viens otram. Jo tas tā kā tajos sporta veidos, kur jau ir daudz gadi, kur ir lielās izlases, lielās komandas, tu tā īsti tā startēt kā tāds entuziasts, bez zināšanām, bez trenera īsti nevari. Un tad, jā, tas treneris dzīvoja Tarifā, Spānijā, un līdz ar to tas nozīmē to, ka man vajadzēja plānot savu dzīvi tā, lai es pa ziemām dzīvotu Tarifā. Un viņš arī man pateica pašā sākumā, ka, lai es vispār nostātos uz starta, ka man ir vajadzīgs 300 sesijas. Līdz olimpiādē tajā brīdī bija pusotras gads, tas ir kaut kāds aptuveni 500 dienas. Tas nozīmē to, ka man bija jāatrod veids, kā katru otro dienu, kā minimums, būt uz ūdens. Un Tarifā ir vējš katru dienu, līdz ar to tas garantēja to, ka es varēju iziet uz ūdens arī gandrīz katru dienu. Kā ir startēt sacensībās kopā ar cilvēkiem, kur ir tādi ļoti ilgi uz foilu jau brauc un tādi ļoti pieredzējuši? Sākumā es jutos kā nedaudz apmaldījusies, tāpēc, ka jā, visi bija ļoti pieredzējuši. Es pirmo reizi ieraudzīju visas tās lielās izlases laivas, kā visi to dara, cik ātri viņi brauc un tā tālāk. Man bija dūša papēžos, es nejūtos galīgi par sevi pārliecināta. Es īstenībā tāda kaut kāda pārliecība man uzradās tikai šogad pavasarī. Līdz tam es turējos vairāk maliņā, tāpēc, ka es sapratu, ka es tā kā vēl uz nekādām vietām nepretendēju, ka man ir jāmācās, un es viņus vēroju un no viņiem centos mācīties. Tā kā, un arī prasīt padomu, tas bija bišķīt jākārt pāri sev brīžiem, bet nekad neviens nav atteicis padomu vai iedevis kādu ideju, vai pat tāds konkurents tev pasaka no malas, ko tev vajadzētu labāk darīt, un tas ir riktīgi forši. Man liekas, ka es nezinu, vai jebkurā citā sporta veidā ir tik ļoti atbalstoši tie pārējie, kas tev ir apkārt. Un tāda vissvarīgākā un visgrūtākā lieta ar formulu kaitu, kas ir braucot? Tur viss ir svarīgs. tur ir īstenībā, tur viss jau sākās krastā un jau vispār ikdienas paradumos, ko tu dari, jo tas sporta veids ir tehnisks ļoti. Tev ir jāgatavo savs inventārs, jā, tā ir pirmā lieta. Viņam ir jāpievērš uzmanība, lai viņš ir kārtībā, lai tev nav skrambiņas uz spoila, visi striķīši ir jāpārbauda, lai puķis lido kārtīgi un tā tālāk. Tas ir visa pamats. Es nezinu, vai tas ir grūti vai viegli, bet man sākumā, tā kā man par to vispār nebija nekādas zināšanas, man bija grūti, jo es vispār nezināju, no kura gala sākt, no kuras puses pieiet un ko darīt. Bet uz ūdens tā kā bija ļoti grūti arī uzsākt. Man liekas, ka tas pats sākums ir nenormāli grūts, jo tev tiešām ir jāaiziet cauri kādā ziņā ellei, lai tu vispār varētu uz ūdens normāli nostāties uz starta. Tāpēc, ka grūtākais man pašā sākumā bija iemācīties pagriezienus. Ja tu nemāki tos pagriezienus, tad tu garantēti pēdējā vieta un tā kā tur nekas nesanāks.
Un tad pēdējais, kas man tagad beigās bija grūtākais, ka man nav varbūt burāšanas taktiskās zināšanas tik daudz. Tajā brīdī, kad tu jau sāc taisīt pagriezienus un iekļaujies grupā, tad tev ir jāsāk spēlēt tāds tā kā šahs uz ūdens, jāatrod labākā pozīcija, no kurienes tu startēsi, jāizdomā, kur tu griezīsies, kādus lēmumus tu pieņemsi, jo varbūt no malas tas tā neizskatās, bet tie sportisti viens otru bloķē, mēs spēlējamies ar prioritātēm, kuram ir prioritāte, ar noteikumiem, un tad nevienmēr ir tā, ka uzvar pats ātrākais īstenībā, bet uzvar pats gudrākais sacensībās. Wow. Jā, jo man liekas, tur tā grūti apdzīt, kad paskatās tos video, kā viņi brauc. Tur viss ir viens aiz otru, un ja kāds tur priekšā vienkārši nobrūk, tad es nezinu, viņam bija uzbrauc. Jā, tad tev ir, tur tāds risks pastāvs apmiņķerēties ar citu braucēju, un tad tur ir arī tāda spēle kā protesti, tu vari protestēt, ja, piemēram, tas, ar kur tu esi apmiņķerējies, ir pārkāpis noteikumus. Jā, bet atgriežoties īsumā pie tā jautājuma, kas bija grūtākais, man liekas, ka finansiālais aspekts ir grūtākais. Sporta veids ir superīgs, viņš ir skaists, bet viņš ir tiešām dārgs. Man visu laiku, laikam, varētu teikt, jā, visu šo te posmu, pusotru gadu bija grūtākais bija finanses. Savāk finanses. Ja mēs tā kā par to, kas ir ārpus ūdens runājam. Jā, un tad bišķiņ ir šīs tēmas. Kā tu izvēlējies vispār tālā pagātnē? Pamest darbu un pievērsties tikai kaitošanai? Tas notika 2016. gadā. Tad arī bija visādi dzīves pavērsieni, kas noveda pie tā, ka tu saproti to, ka mums katram ir kaut kāds ierobežots laiks dzīvē. Mēs nezinām, kura būs pēdējā diena, un tu saproti to, ka man ir kaut kādas lietas, ko es gribu izdarīt, par ko es sapņoju. Es saprotu to, ka es negribētu dienā X saprast to, ka jā, es gribēju to, es gribēju šito, un atrapties, ka jau ir pa vēlu, un to vairs izdarīt nevar. Tad es nolēmu, ka es gribu riskēt. Es aizgāju prom no darba, es iedevu sev termiņu 1 gads, un gada laikā man bija 2 varianti. Vai nu ceļot pa pasauli, vai nu uztaisīt savu kiteboard skolu. Es izvēlējos to otro, ka es strādāšu, meklēšu veidu, kā pati trenēties, un arī kā izveidot kiteboard skolu. Wow. Un kādi ir tavi mērķi nākotnē, vai tu arī plāno piedalīties nākošajās olimpiskajās spēlēs? To man visi jautā. Es pašlaik esmu tādās, ja godīgi, krustcelēs. Es nezinu, ko darīt. Es gribētu, ja būtu iespēja finansiāli turpināt, bet ne tādā veidā, kā es to darīju šajā olimpiskajā ciklā. Pusotrs gads tomēr ir tāds salīdzinoši īsts laiks, un tad to visu to diskomfortu, ka tev nav tā finansējuma vēl kaut kas, un kaut kā tu tā kā sities, bet ja tev ir vēl 4 gadi, pa lielam tāds mērķis tikt uz olimpiādu, tas ir profesionālais sports, un tad ir vienīgais veids, kā tev ir pašam profesionāli arī jātrenējās, bet ja tu gribi ar to nodarboties, tev ir arī kaut kā jāpelna nauda, un ja tu tikai trenējies, par ko tev neviens nemaksā, tad vēl ir jāmaina inventārs, kas ir ļoti dārgs, ir vajadzīgs jāmaksā treneriem un jādomā par uzturu un vispārējo. Tad teiksim, tādā veidā es arī saprotu, es domāju, ka uz nākamo olimpisko ciklu visi gatavosies vēl nopietnāk, un tādām mazajām valstīm tā iespēja paliks mazāka. Bet es plānoju vēl pameklēt iespējas, jo pašās beigās es arī atradu veidu, kad ir arī granti dažādi, par kuriem mēs pat nenojaušam, piemēram, Women's in Sport, vai arī es dabūju to pašu Airbnb grantu. Tās iespējas ir, bet viņas ir vienkārši jāmeklē, tev pašam ir jāsēž, jāmeklē, jāatrod laika brīvais no treniņiem. Gribētu, un es ceru, ka man būs sekotāji, jo ir 4 gadi, tagad viss spēle sākās no jauna. Man ir zināšanas, jo tajā brīdī, kad es nolēmu šo visu sākt, nevienam tādas zināšanas nebija. Un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc es sāku, jo man tiešām liela mīlestība pret šo sporta veidu. Un es gribēju, lai man tādas zināšanas ir, un tad attiecīgi es tagad esmu gatava arī dalīties. Es vēl nesaku nekam hop, es pati turpinu, un tad paralēli meklēšu visdrīzākais iespējas trenēt kādu. Okay. Un ko tu novēlētu citiem nākotnē? Sakot saviem aicinājumiem, mēģināt lietas, ja piemēram, ir tā, ka nav nekas, kas aizrauja vai kas patīk, es ieteiktu mēģināt atrast kaut ko, jo tas iedod pavisam citu to sajūtu dzīvē. Nebaidīties pamēģināt, nebaidīties kļūdīties, nebaidīties varbūt tās
sākumā no tā, ka tu tiešām esi nepieredzējis un varbūt stulbi no malas izskaties, bet vienkārši nepadoties un iet uz to, ko tu vēlies, un jā, tā kā līdz galam, kamēr sanāk. Pat ja ir bail, ka nesanāks, es uzskatu, ka noteikti ir jāmēģina, tāpēc, ka tas, ko es varu teikt no savas personīgās pieredzes, ka ja tu būsi tā kā priecīgāka pamēģinot un varbūt tās izgāžoties vai kļūdoties, nekā ja tu nepamēģināsi un nekad dzīvē tā arī neuzinās, tev visu laiku tas jautājums būs tavā galvā, būs tavā prātā, kā būtu, ja būtu. Bet ja tu būsi pamēģinājis un tev nebūs sanācis, tad tu zināsi vismaz, ka tev būs mierīga sajūta un tu būsi gandarīta par to, ka tu mēģināji, nekā ja tu nebūsi pamēģinājis un par to visu laiku domāsi. Kā jūs zināt, kad apstāties? Vai tas ir labs jautājums. Es esmu tāds cilvēks, kas nekad nepadodas. es vienmēr eju līdz galam. Ir jāsaprot, es domāju, ka ir jāsaprot, tā kā pašam ir jāizvirza, kāds ir tas mērķis, kā tu zināsi, ka nesanāca. Ko tas nozīmē, ka nesanāca? Vai iedot sev kaut kādu arī laiku, un ka, piemēram, tu gribi kaut ko sasniegt tādā un tādā laikā. Un tad vienkārši tev ir kaut kāds atskaites punkts, un tad jau tu redzi, sanāca vai nesanāca. Nu, ir dzīvē ar to, ka parasti jau, man liekas, ļoti daudz ko atrisina laiks, paiet laiks, un tu saproti, jā, ok. Nu, vai arī, ka tev vairāk par to nedeg acis, man liekas. Varētu būt, ka tad, kad tev vairāk par to nedeg acis, tas, man liekas, ir piemērots brīdis, kad varbūt apstāties. Vai arī vismaz paņemt pauzu un tad paskatīties no malas, un tad sapratīsi, tev atnāks tā atbilde, vai turpināt vai neturpināt. Bet, nu, idejiski, ja kaut ko tu gribi sasniegt un kaut ko, kas ir tāds, kas ir, nu, nezinu, pašā liekas neiespējams, bet to ļoti, ļoti to gribās. Vienīgais veids ir sākt ar maziem soļiem, iet uz to uz priekšu un vienkārši nekad nepadot. Jā, baigi forši, baigi labi apstākļi, lūks ūdens, labs vējš, saules brīva, ideāli rudens vasaras brīva. Paldies, ka skatījies, un tad jau tiekamies otrajā epizodē.